Šodien parunāsim par kādu diezgan neparastu stāstu no 19. gadsimta Rīgas. Par angļu inženieri Hugh Carlyle. Jā, viņa vārds varbūt nav tas zināmākais, bet viņa ietekme bija patiešām jūtama. Gan uz infrastruktūru, gan Rīgas ainavu. Tieši tā. Mums ir materiāls par viņa dzīvi un arī par to slaveno Āgenskalna pelnrušķītes pili. Kas gan tagad, diemžēl? Jā, par to vēlāk. Bet vispirms, kā viņš te vispār nokļuva? Stāsts ir tiešām aizraujošs. Tas nav tikai par tehniskām lietām, par dzelzceļu. Bet arī par to, kā cilvēks no pilnīgi citas kultūras ieaugās šeit. Precīzi, kā viņš integrējās, radīja ģimeni, vērtības. Tas ir tāds logs uz tā laika Rīgu. Sāksim ar pašu sākumu tad. Jauns inženieris mācījies pie slavenā Brunela stacitu, un viņam divi piedāvājumi – Indija vai Rīga. Un viņš izvēlas Rīgu, un iedomājas, viņa priekšstats bija sniegs, lāči ielās, kaut kas tāds, stereotipi, vai ne? Pilnīgi. Bet viņš atbrauca 1858. gada augustā, Un Rīga viņu sagaida ar siltu vasaru, rosīgu ostu, vācisku pilsētu. Nekādu lāču, protams. Bet darbs gan nopietns. Rīgas Daugavpils dzelzceļš. Tas taču bija milzīgs projekts impērijai. Jā, vitāli svarīgs. Un viņa pirmais uzdevums bija trases nospraušana. Posmā Ogre-Koknese. Tas nozīmē arī darīšanas ar vietējiem muižniekiem, es pieņemu. Baroniem. Protams. Katrs jau gribēja staciju tuvāk savai muižai. Un tieši šī komunikācija pavēra ceļu kam citam. Kam tad? Rembates muižā strādājot, viņš iepazīstas ar baronu radinieci Elīzi Bouzi. Un tur tad sākās romantika. Un acīm redzot ātri. Avoti saka zibenīgas simpātijas, un interesanti, viņš slikti runāja vāciski, viņa angliski, knapi sapratās sākumā. Mīlestībā acīm redzot valodas neprasa. Izskatās. Tad kāzas un sākās ceļošana darba dēļ. Vispirms uz Latgali, Daugavpils Vitebskas līnija. Starp citu, tur viņš tos lāčus un vilkus beidzot esot redzējis. Tā rakstīts. Jā, beidzot piepildījās priekšstats. Tad Daugavpils un beigās atpakaļ uz Rīgu. 1872. gadā viņš kļūst par dzelzceļa direktoru. Un tad jau laikam radās doma par savu māju. Tieši tā. Sākumā viņi dzīvoja Bišmuižā, Lindenroe, bet tad nopirka zemi Āgenskalnā, toreiz Zāsenshofā. Un ap 1877. gadu uzcēla to slaveno muižu. Ashgrove, Ošu birs. Jā, nosaukums kā piemeņa bērnības mājām Ziemeļīrijā. Tāds tilts starp pagātni un tagadni. Un tā māja nebija nekāda parastā. Avots apraksta ko grandiozu. Liela koka ēka, divstāvu, vēl mazā māja blakus, augstas žoks, grazni vārti. Dīķis ar tiltiņu, virs ieejas ģerbonis vitrāžā, bet iekšā tā zāle, milzīga 15x18 metri un griesti 7 metrus augsti. Oho, un tur iekšā bijušas paša projektētas koka ērģeles. Jā, un sievas Elīzes audzēta palma. To vēlāk nodeva botāniskajam dārzam. Pat bērnistabā īpašas tapetes ar sarkangalvīti. Izklausās pēc īstas pasaku pēc tiešām viņš tur radīja savu pasauli. Tieši tā, un dzīve tur bijusi piesātināta. Sieva Elīze ļoti mākslinieciska dvēsele, gleznoja, rakstīja dzēju, muzicēja, dārzu kopa. Un muižas kompleksā vēl citas ēkas, kučieru māja ar ērkšķi rozītes tornīti. Romantiski. Jā, vēl ratnīces, staļļi, kūts, vīnadarītavas šķūnis, pat ledus pagrabs ar tornīti. Viss pārdomāts. Un viņi arī pieņēma vietējās tradīcijas, lieldienas dārzā svinēja. Jā, ar krāsotām olām, kliņģeriem, pīrāgiem, un pats Karlāls izrādās bija aizrautīgs vīndaris. Viņa mājas vīni pat godalgas saņēma. Tas parāda, ka viņš tiešām integrējās, nevis tikai, dzīvoja šeit. Un ģimene, viņiem piedzima 12 bērni. Tas ir Iespaidīgi. Un bērni precējās ar vietējo prominentu dzimtu atvasēm, Von Rautenfeldiem, Hilbigiem, arhitekta ģimenei. Tā saites ar vietējo sabiedrību kļuva ļoti ciešas. Un arī pēc aiziešanas no dzelzceļa direktora amata 1894. gadā, kad to valsts pārnēva, viņš jau nemaz nepalika mierīgs. Nē. Aktīvi darbojās Rīgas tehniskajā biedrībā, lasīja lekcijas,
Un ļoti interesants fakts, viņš izstrādāja projektu Hesa būvē uz Daugavas, pie Dolas salas. Kādo priekšnojauta Rīgas Hesam, kas tur vēlāk tapa, vai ne? Varētu teikt. Vēl viena kaislība viņam bija mēdības, kļuva par šaušanas karali. Un pat caru Nikolaju II satika audiencē. Tas liecina par statusu. Nenoliedzami. Bet tad nāca skumjāks laiks – sievas Elīzei nāvi 1908. gadā. Jā, un pēc tam viņš pārcēlās uz Šveici pie meitas, tur arī nomira 1911. gadā, 78 gadu vecumā. Bet viņa pēdējā vēlme bija atgriezties, pīšļus pārveda uz Rīgu un apglabāja Mārtiņa kapos blakus Elīzei. Skaisti. Bet, diemžēl, tai viņa sapņu mājai, Ošu biržai, tik laimīgs liktenis nebija. Nē, diemžēl. Pēc pārdošanas tur bija sanatorija, tad bērnu nams. Ēka tika pārbūvēta, zaudēja savu spožumu, interjeru. Un šobrīd tas stāv tukša, lai gan ir piemineklis. Jā, stāv tukša. Fasāda nesen konservēta, bet iekšā nekas nenotiek. Skumji zinot to stāstu. Tikai nesen informāciju par pašu Karlailu portrets apraksts nonāca Dzelzceļa muzejā. Un tas viss, protams, liek aizdomāties, vai ne? Tieši tā. Karlailes stāsts ir tik spilgts piemērs. Ārzemnieks, kurš ne tikai deva milzu ieguldījumu, bet kļuva par savējo, radīja te dzīvi. Un cik vēl šādu stāstu guļ tepat Rīgā? Namos, kapsētās? Jā, stāsti par saplūšanu, radīšanu, mīlestību un aizmirstu mantojumu, kas gaida savu atklājēju.